Es īsumā izstāstīšu par teritorijas plānojuma izstrādes procesu, kāds tas ir šobrīd, ja, un tad varbūt par pēdējās apspriešanas kādiem dienas detalizētāk informācijas. Pēdējais lēmums, kas tika pieņemts attiecībā uz teritorijas plānojumu, bija par teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas process ir noritējis, arī bija publiskās apspriešanas sanāksme mazliet ilgāk kavējās atzinumu saņemšanu no institūcijām. Šobrīd arī visi atzinumi ir saņemti. Viens mazliet precīzāk pateiks, kāds tad ir iebildes un tāds ir palikuši. Šim gadījumā ir jāievēro tas, ka arī no visiem atzinumiem nav jābūt pilnībā pozitīvi tā no saskaņošana, bet pamatā visi arī ir pozitīvi, tur ir iebildes, kas jau saglabājušās ir relatīvi nebūtisks un mēs tādā jums apzināti kā neveicam kaut kādas labojumus, jo tur vidināt iemeslu, kāpēc jūs to varētu prasīt. Tad sagatavots tātad ir ziņojums, ir sagatavoti precizējumi visā materiālā. Precizējumi ir redakcionāli, ir papildināta informācija, informatīvā daļa, ir kaut kādi kļūdu labojumi, nav veikas izmaiņas saistošajā daļā, tad tajos noteikumos atļautajā izmantošanā un izmantošanas aprobežojumos, kas attiecās trešajām personām, un līdz ar to mūsu priekšlikums ir plānojuma apstiprināt galīgajā redakcijā. Ja tiek pieņemts lēmums par plānojuma apstiprināšanu galīgajā redakcijā, tā ministra kabineta noteikuma numur 711 prasa ar šo galīgo redakciju iepazīstināt sabiedrību 3 nedēļas nodrošinot tātad publiski pieejami mājaslapā un pašvaldībā. Un tad, kad ir noslēgušās tās 3 nedēļas, tad plānojums ir jāapstiprina ar domu sēstošiem noteikumiem, un kas notiek pēc tam, droši vien, tad to es stāstīšu nākamajā sēdē. 3 nedēļas tas ir tā lieta, kāpēc mēs bijām spiesti lūgt sasaukt ārkārtas sēdi, tāpēc, ka decembrī pārāk daudz brīvdienu, kā izrādās, un starp 2 sēdēm, kārtējām sēdēm, tikai šīs 3 nedēļas, bet paziņojumam, ka viņš 3 nedēļas būs pieejams, jābūt kā nopublicētā mājaslapā jau 5 dienas iepriekš, tāpēc arī lūgums pieņemt galīgā redakcijā ārkārtas sēdi. Varbūt tad pieņems, ka Kaspars teiks, tātad no institūcijām tika pieprasīti atzinumi par šo pēdējo redakciju. Tā ir attiecība šāda nekauzība, kur visas institūcijas, kurām tika sākotnēji saņēmuši nosacījumi, ir darbuši visus atzinumus pamatā pozitīvus. Ir 3 institūcijas, valsts meži, valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Latvijas mobilais telefonis, kuriem vēl ir iebilst teritorijas plānojumu. Es painformēšu, kādas tās ir un kādēļ tās nav ņemtas vērā, kāpēc to nevajadzētu vērā. Valsts mežiem ir iebildumi to, ka arī īpašniekiem par to, ka ir nesen arī liela apgrūtinājuma teritorijas plānojumā. Tie, kas neatbilda uz doto momentu esošai likumdošanai, tika izņemti ārā no teritorijas plānojuma, jo tika saglabāts prasības, kas ir vispārīgajos teritorijas izmantošanas un attīstības noteikumos, kas ir ministra kabineta noteikumi. Tur ir arī pretrunīgas lietas no šo ministra kabineta noteikumu viedokļa. Valsts meži tā kā iebilst, ka tā un arī ministriem runā un apspriež, vai iespējams tas grozīt. Viņi būtīgi strīdās par tām lietām, kas ir noteikti šajā
saglabā šis teksts, ka šādas teritorijas ir jānosaka nākotnē turpmākās izpētes procesā, turpmākās plānošanas procesā, un tad, kad šādas teritorijas būs, tad arī būs jāizstrādā šie jaunā plāni, ko nosaka ministra kabineta noteikti. Uz dotu momentu iepriekšējā reizē, ko mēs informējam, ka šīs īpaši vērtīgās teritorijas mēs pašlaik teritorijas plānojam vienkārši nenosakām. Tās, kas bija iepriekš noteikts, nebija doma, ka apgrūtinājums mežu īpašniekiem nāšanai, tās varētu būt. Līdz ar to tas tad izņemts. Otri, kas ietilpst Latvijas mobilās telefonus, viņi iepriekš prasīja gādas vai torņiem tiktu noteikti samazināt zemes nodalīšanai arī lauku teritorijās. Mēs iestrādājam nosacījumu, ka infrastruktūras objektiem ir iespējams samazināt šīs zemes vienības. Tas ir lai uz mobilo torņu, nav nepieciešams izdarīt 2 hektāru gabalu, un arī no tā viņiem ir problēmas ar apsaimniekošanu zemes. Cilvēkiem sanāk vājot vairāk zemi, kurš varētu apsaimniekot. Mēs to ielikām kopumā par infrastruktūras objektiem. Viņi neskatēc uzskata, ka ir precīzi jāpasaka par mobilo telefonu torņiem mastiem. Mēs uzskatām, ka to nav nepieciešams labot, tas ir patērts. Līdz ar to tas nav būtiski. Un trešais ir valsts kultūras pirmnieku aizsardzības inspekcija. Lielais darbos noteikumos tiek noteikts, ka arheoloģisko pirmnieku teritorijās nedrīkst būvēt jaunus objektus vai trakšanas darbus, jaunus ceļus būvēt. Tas no vienas puses ir loģiski. No otras puses, ja mēs to ieliekam abos noteikumos, tas nozīmē, ka visu atstūs, mēs stājam pašu laiku atstājam. No vienas puses atzina, jā, ka tā ir, bet no otras puses, ka gribētu, ka tas ir iekšā. Un to atzina un iedod kā pozitīvu, ja nav pierakstīt, piedildīt, viņa kā gribētu, ka tas ir. Reāli dzīvē ir tā, ka jebkurā pieminekļa vai visi darbi ir jāsaskaņo valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcija nav. Nav tā, ka tagad šie pieminekļi visi tiek atdoti sarākņošanai, jaunu objektu būvēšanai un izmēcībai. Pieminekļa aizsardzības inspekcija nav tiesīgi noteikts savus nosacījumus un ierobežojumus. Vēl bija atsevišķās lietas grafiskajā daļā, kaut kādas neansītas, kas tika pakārģētas, palabotas, bet tie vairāk tādi tehniski sīkumi, pēc būtības, un kas tā ir, kas pēc teica, saistošajā daļā atbūtas noteikumus un atļautu izmantošanā, pēc būtības izmēra kāda nav. Paldies, jā, mēs tur lūdzu. Nonāvēs papildinājums tajā lēmuma projektā, kas tika izsūtīts, bija iekļauts 4. punkts par to, ka lēmums spēkā pēc atziņuma saņemšanas no vidas pārvaldības valsts biroja par vidas pārskatu ir priekšlikums šo punktu svītrot, jo beidzot šis atziņums ir atnācis un